Cilvēki, vēlos ar jums aprunāties un saprast, vai kaut ko varam darīt lietas labā, jautājumā, kas skar mūs visus, un tie ir mūsu bērni, un tā ir mūsu bērnu izglītība, viņu kļūšana par cilvēkiem, par krietniem cilvēkiem. Šo video man pamudināja uzņemt notikums, kas ir tikko noticis, kurā kārtējā ģimenē ir, jāsaka tā, nozagti bērni, atdalīt viņu no ģimenes un radīt apstākļi, kas ir neiedomājami. Tā ir milzīga emocionālā, fiziskā, mentālā, psihiskā vardarbība pret katru ģimenes locekli. Un, manuprāt, kad šādas situācijas ir pēdējais mērs, ka tiešām situācija ir kurā ir apdraudējums bērnu dzīvībai, bet tas pa lielam nekad netiek izvērtēts un tiek izmantota iedomāta vara, pretiesiskā veidā notiek šīs darbības. Tātad bāriņu tiesa, kuras galvenais izveidošanas vadmotīvs bija pārstāvēt bērnu intereses šādos gadījumos, kad mīlošā ģimenē, kurā viens otru mīl, atbalsta un ir ieinteresēti, lai otram klājās labi, tad bērnu izņemšanas no šāda ģimene ir vardarbība, un tas nekad nenotiek bērnu interesēs. Tas notiek nezināmu likuma pantu interesēs. Kāpēc saka nezināmu? Jo lielākoties visi šie cilvēki, kas strādā šajās organizācijās, nezina likumdošanu. Vairākas reizes ir jautāts, kāds ir pamatojums jūsu darbībām, nekad šie cilvēki nevar nosaukt. Tad ir jautājums par viņu kompetenci, par viņu izglītību, vispār risināt šādus jautājumus, ja notiek vienkārši kaut kāda braukšana par vecām sliedēm, kas vairāk tā kā neatbilst laika garam. Tas, manuprāt, ir jāizbeidz. Un agrāk vai vēlāk, ja mēs turpināsim klusēt par šādiem gadījumiem, neiestāsimies par cilvēkiem, tad vienā vakarā vai naktī, kā bija šajā notikumā, vienkārši klauvēs pie durvīm un neņemot vērā nekādas iespējas sarunāties, saprast, kāds vispār ir pamatojums, vienkārši var notikt šāda vardarbība. Tāpēc ir pienācis laiks cilvēkiem, kas saprot, uz ko viss virzās, mēģināt savienoties, izveidot savu veidu tīklojumu, kurā mēs aizstāvam viens otru, kurā mēs veidojam labāku dzīvošanas, izglītošanās platformu mūsu bērniem. Tāpēc ir pienācis laiks vecāku kustībai, kas iestātos par saviem bērniem, par dzīvošanu tādā valstī, kas rūpējās par cilvēkiem, kas atbalsta viņu izaugsmi un nekādā veidā nelieto šos varas instrumentus pret cilvēkiem, kad tās ir galējas situācijas, kurās tas var notikt. Jo tādā manā pieredzē, un redzot to, kas notiek, katrs ierēdnis iedomājās, ka viņš ir likums, un ka viņš ir tas, kas nosaka likteni un pieņem lēmums, kas ir pretiesiski, un pēc tam savukārt slēpjas aiz šīs institūcijas un nekādā veidā nav iespējams panākt kaut kādu taisnīgumu šādās situācijās. Un tas, kas notiek skolās, mēs jau visi saprotam, uz ko tas viss velk. Tātad mēģinājums ietekmēt bērnu psihi, padarīt viņus kontrolējamus, manipulējamus, tas viss turpināsies. Tas, ja šī kauja par grāmatām, kas ienāk jau bērnu dārzos, noslēgsies it kā cilvēkiem par labu, tas nebūs tā mērķa, kas ir globāls atlikšana.
tas viss virzīsies uz priekšu. Un jo ātrāk mēs spēsim tā kā satīkloties un pārstāvēt savas ģimeņu, bērnu, savu atvašu intereses, jo vieglāk mums to būs izdarīt. Jo vairāk mēs atliksim, jo grūtāk būs šo kustību iedzīvināt. Tāpēc man ir aicinājums katram cilvēkam, kas uztver to, ko es raidu, kam rezonē tas, sazināties ar mani, lai šo tīklojumu palaistu tautā. Lai mēs panāktu to, kad drīzākajā laikā skolu pārvaldību pārņemt vecāki. Ka viņi būtu tie, kas ietekmē šos svarīgos izglītošanās procesus attiecībā pret saviem bērniem. Un to, kādā formā tas notiks nākotnē, tas jau ir sekundārs jautājums. Šobrīd iet runa par to, ka tas, kas notiek, vairs nav pieņemams gandrīz nevienam vecākam. Un tikai ar zobu sāpēm un tikai pateicoties šādām vardarbīgām institūcijām kā bāriņtiesa, cilvēki vēl pacieš to, ka patiesībā notiek ļoti liela degradācija. Un to ir apzinājušies visi. Visas interesētās puses vairs nav apmierināti ar to, ko sauc par skolām un izglītību šajās iestādēs. Tā skaitā arī tie, kas realizē šo izglītību, ar skolotāji, skolu direktori. Ja ar viņiem parunā cilvēcīgi, viņi atzīst, ka tas, kas notiek, ir neatbalstāmi un neaptverami. Ja? Tā kā ir pienācis laiks mainīt, un tas nav iespējams nekādos veidos, kā mums stāsta, ka caur kaut kādu balsu atdošanu, kaut kādu deleģēšanu, caur vēlēšanām vai vēl kaut kādā veidā mēs varam kaut ko mainīt. Es atgādinu, ka vecākiem nav iespējas ietekmēt izglītību ne valsts, ne pašvaldības, ne skolu līmenī. Tās padomas, kas ir pie skolām, ir formālas tikai tāpēc, ka to prasa kārtējie papīri, lai skolas iziet akreditāciju. Tāpēc ir it kā mēģinājums iedzīvināt šīs organizācijas, bet šie lēmumi, kas tiek pieņemti, viņi nav saistoši. Tāpēc tas, kas var izmainīt situāciju, ir pietiekami liela vecāku kustība, kas iestātos par pārmaiņām sākotnēji izglītībā, bet kopumā visā tajā, ko mēs varam saukt par valsti. Tāpēc es aicinu vecākus iesaistīties šajā kustībā, tiksimies, vienosimies par mērķiem, mēģināsim sadalīt savus resursus, lai mēs varam šo procesu virzīt uz priekšu. Un, protams, visi kopā iesaistīsimies šādās situācijās, kad bērni tiek nežēlīgi traumēti. Un tas, kā mēs to izdarīsim, par to mēs vienosimies, ir dažādi priekšlikumi, dažādi veidi, kā mēs šo procesu varam ietekmēt. Pateicos par uzklausīšanu un ceru, ka mums izdosies vērst par labu to, kas ir mūsu spēkos. Un ja mēs spēsim satīkloties, tad mēs būsim ļoti liels spēks, kas pārmainīs visu par labu cilvēkiem šajā vietā, ko sauc par Latviju.